Ķekava ir ietilpīgs vārds. Rīta un vakara autobusi savieno divas Ķekavas – ciematu un fabriku. Attālums 3 kilometri. Vecais ciemats pastāv jau sen. Jaunais un putnu fabrika 15 gadus. Pa šo laiku valsts ieguldītie līdzekļi jau vairāk nekā 5-kārt atmaksājušies. Gadus fabriku vada direktors Mārtiņš Skuļa. Ķekavas putnu paraugu fabrika ir lauksaimnieciska rakstura uzņēmums, kurš strādā uz rūpnieciskiem pamatiem. Gaļas ražošana šeit notiek pēc pilna noslēgta ražošanas cikla. Katru dienu mēs izaudzējam, pārstrādājam un piegādājam patērētājiem vairāk kā 40 tonnas augstvērtīgas broileru gaļas. Īpašu vērību mēs veltam darba disciplīnai, ražošanas un sadzīves kultūrai, kas ir katra efektīva un kvalitatīva darba pamats. Fabrikā strādā 900 cilvēku. Tie ir lieliski, darbīgi, zinoši speciālisti, kuri mīl savu darbu. Viņi arī paši pastāstīs par savu darbu iecirkni, bet tagad paskatīsimies, kā mēs strādājam un dzīvojam. Ir darba dienas rīts. Priežu meža un puķi ielenktajā ciematā, kur dzīvo 4000 cilvēku, paliek tikai vissvarīgākie pilsoņi un personas, kas viņus pavada. Viss ikdienai vajadzīgais ir tepat. Veikals, frizētava, veļas mazgātava, aptieka un labi iekārtota poliklīnika. Simti 40 ķekaviešiem katru rītu ar darbiem jāatbild uz jautājumu, kā kļūt par labi audzinātu cilvēku. Jau bērndārzā ir radīta tāda vide, lai izaugtu veseli, skaistumu saprotoši un darba mīloši pilsoņi. Citur gaida un nevar sagaidīt demografisko sprādzienu. Ķekavā pašceltā vidusskola kļūs par šauru. 1072 skolnieki grib kļūt par izglītotiem zinošiem cilvēkiem. Fabrika aizņem 121 hektāru lielu platību. Visi galvenie ražošanas objekti atrodas vienkopus. Izņēmums ir vienīgi jaunputnu un māšu cehs, kā arī inkubators. Tie atrodas 2 kilometrus tālāk. Tāds dalījums nepieciešams sanitāro noteikumu dēļ. Starp citu, šo noteikumu izpildē izņēmumu Ķekavā nav. Tie vienādi visiem, neatkarīgi no ieņemamā amata. Šie ir atlases putni, kuri izveidoti rūpīgā ģenētiskā atlases ceļā. Tā teikt, nākošo broileru tēvi un mātes.
Lai visu redzamo labāk izprastu, dosim vārdu jaunputnu un māšu ceha priekšniecei Ērikai Millerei. Mēs atrodamies pieaugušo putnu novietnē, un tādu mums cehā ir 20. Visi darba procesi novietnēs ir mehanizēti. Paskatiet, putnu ēdināšana, ūdensdzirdes. Vajadzīgo mikroklimatu kūtīs nodrošina automātiskā ventilācijas iekārta. Tas ir nodrošina optimālo temperatūru kūtīs, nosūta skaitīgās gāzes, uztur visu to temperatūru, kas ir vajadzīgs attiecīgi putniem, atbilstoši vecumam. Mūsu cehā strādājošo pamatuzdevums ir ražot pēc iespējas vairāk inkubācijai derīgo olu. Mēs esam atteikušies no mehanizētās olu savākšanas, jo tas radīja lielu olu brāķi. Tagad vistas dēļ grupveida likstās, no kurām olas izņemam ar rokām un liekam tās uz steplikām, kuras atrodas uz olu savākšanas ratiņiem. Olas aizvedam no novietnes, kamēr tās vēl ir siltas, un pa ceļam tās tiek arī dezinficētas. Vai visas olas nokļūst inkubatorā? Laikam saklausīs mūsu jautājumā patērētāja ieinteresētību, galvenais zootehniķis Ainis Rubenis iesāk ar noliegumu. Olas uzturam mēs neražojam. Tirdzniecības tīklā nonāk tikai tās, kas neatbilst inkubācijas standartam. Vairums cāļu dienas gaismu ierauga pie mums fabrikā, daļa kolhozu un sovhozu fermās. Tagad pasekosim, kas notiek ar olu, kad tā ir ievietot inkubatorā. Tikko ola ir izdēta, par to rūpēties sāk veterinārie speciālisti. Olas tiek 4 dezinficētas. Aparāts seko, lai inkubatorā būtu vislabākie attīstības apstākļi. Savukārt cilvēki dienu un nakti modri kontrolē aparātu darbu. 21. dienā izšķiras cālēni. Cāļi, kas paredzēti šķirnes ganāmpulka attaudzēšanai, tiek šķirot pēc dzimuma. Lūk, paskatīsimies, kādi viņi ir. Lai dienā 25 000 reizes pateikt, kas ir kas, vajadzīgi īpaši māka un treniņš. Pieaugušo putnu cehā gaļu un vistu attiecībai jābūt 1:8. Uz 8 vistām 1 gailis. Ar šī aparāta palīdzību notiek cāļu vakcinācija. Ja ir augsta ražošanas kultūra un pedantiski ievēro sanitārās instrukcijas, pilnīgi pietiek ar 1 reizi. Kā mēs sagaidām jauno maiņu, ielūkosimies vienā no novietnēm. Tagad, kad novietņu konstrukcijā nav atbalsta kolonu, ērti var strādāt buldozers. Pēc mēslu iztīrīšanas telpas rūpīgi mazgā, balsina, 3 reizes dezinficē. Noslēdzošā dezinfekcija gazācija. Viss tiek darīts saulaicīgi. Montē barības un ūdens padeves iekārtas. Sagatavo brūderes cāļu uzņemšanai. Uzstāda vakumdzirnes, barības silītes.
Kādi nu viņi ir? Broileru cilts turpinātāji, jaunputnu brigadieres, Padomju Savienības komunistiskās partijas 26. kongresa delegātes Ainas Irbes, rūpes un mīlestība. Pirmajās dienās mazajiem cālīšiem nestrādā termoregulācijas sistēma. Tāpēc temperatūrai zem brūdera ir jābūt 33 grādi. Pēc 4 dienām temperatūru par 0,5 grādiem samazinām, līdz tā sasniedz 22 grādus. Pēc tam iežogojumi tiek noņemti un cālēni var brīvi pārvietoties pa novietni. 35 dienas mazie cālīši ēd, cik grib. Tālāk barošana jau ir tāds juveliera darbs. Ja jaunputnus baros daudz, tie nobarosies un nedēs. Ja par maz, nesasniegs vajadzīgo svaru. Pēc tam tos pārvietojam pieaugušo putnu cehā, kur katrā novietnē ievietojam 6500 putnus. Cālīšiem pienāca laiks mainīt mājvietu, un mēs lūgsim broileru ceha priekšnieci Dainu Nirki būt par gidi. Katru dienu broileru cehā saņemam un ievietojam vienā novietnē 25 000 cālīšus. Pavisam broileru cehā ir 82 novietnes. Patreiz ievietojam novietnē jaunu cāļu partiju. Iepazīstieties ar vienu no mūsu putnukopējiem operatoriem Osemļaku Ēriku. Kaut gan viņa ir gados jauna, tomēr ar lielu pieredzi broileru audzēšanā. Kamēr notiek cāļu ievietošana, īsumā pastāstīšu par broileru audzēšanas tehnoloģiju. No 1. līdz 30. dienai broileru barībā nepieciešams vairāk olbaltumvielas, bet nobarošanas perioda otrajā pusē barībā vajadzīgas vairāk kalorijas. Barībai pievienojam vitamīnus un medikamentus. Patreiz to dara putnukope operatore Staņislava Petrāne. Viņa ir valsts prēmijas laureāte un kopā ar viņu cehā strādā meita Olga. Diennaktī cāļi pieņemas svarā par 28 gramiem. Lai sasniegtu šādu dzīvmasas pieaugumu, jāpatērē vairāk kā 2 kg barības. Broilerus barojam gan dienu, gan nakti. 1981. gadā sasniedzām 71% rentabilitāti. Pagājušā gadā rentabilitāte bija 86%. Cerams, ka šajā gadā mēs pakāpsimies vēl augstāk. Velosipēds Ķekavā nav modes lieta, bet nepieciešamība. Fabrikas ēdnīcas personāla amata prasmi apliecina pat filmas kadri. Ja būtu iespēja, jūs taču gribētu nogaršot. Tas aizņemtu tikai 20 minūtes. Ēdnīcā un bērndārzā cauru gadu ir pašaudzēti zaļumi. Zaļumi un ziedi viss pašu vajadzībām, ikdienas un svētku reizei. Ja audzē 10 000 putnu dienā, tad kontrolas dienestiem jābūt īpaši modriem. Bakterioloģiskā laboratorija seko, lai nepieļautu putnu saslimšanu.
Zootehniskā pārbauda un vadoties no zinātnes atziņām, veido augstvērtīgas barības sastāvu. Putnu pārstrādes cehs, ko vada Astrīda Altmane, noslēdz ražošanas ciklu. Mūsu uzdevums ražot augstvērtīgu, kvalitatīvu putnu gaļu. Šo moderno tehnoloģisko putnu apstrādes līniju, kuras jauda ir 6000 putnu stundā, pavisam īsā laikā samontēja un uzstādīja mūsu pašu fabrikas darbinieki. Pavisam šai iekārtai ir 4 konvejeri. Pirmais ir putnu pirmapstrādes konvejers. Būtisks papildinājums. Fabrikas inženieru un celtnieku darbs novērtēts ar Republikas valsts prēmiju. Uz otrās konvejeru līnijas notiek putnu pilnā ķidošana. Starp citu, mēs esam vienīgā fabrika, kas jau vairāk kā 10 gadus putnus apstrādājām tikai ar pilnu ķidošanu. Šeit darbojās 2 automāti. Pirmais izdara visus griezienus, otrais izķido. Strādniecēm atliek atdalīt aknas un pilnīgi izķidotu putnu pārbauda veterinārais eksperts. Uz trešās līnijas notiek putnu dzesēšana ledus ūdenī. Sagatavotie ķidu komplekti tiek ievietoti putnu kautķermenī. Galvenajai veterinārārstei Ausmai Kurčevskai ir nemierīgs un atbildīgs darbs. Jāpaspēj būt visur. Atdzesētie putni tiek šķiroti par kategorijām, apzīmogoti un aizvadīti nosvēršanai un iepakošanai. Daļa produkcijas tiek iepakots mūsu firmas maisiņos, kas uzlabo produkcijas kvalitāti. Esam uzstādījuši mašīnu produkcijas iefasēšanai polietilēna plēvē un nosvēršanai. Vairāk kā 80% no saražotās produkcijas realizējam svaigi atdzesētā veidā. Ja nepieciešams, produkcija tiek sasaldēta ātrsaldēšanas tunelī. Sasaldēto produkciju varam ievietot un uzglabāt saldētavas kamerās. Mums bieži jautā, kā varējām sasniegt tik augstu rentabilitāti. Tas ir visa kolektīva nopelns, arī mūsu ceha. Mēs rūpējamies par augstas kvalitātes pārstrādes produktu ražošanu. No cilvēka uzturam nederīgā tiek ražoti gaļas, kaulu un asins milti. Tā ir laba piedeva putnu barībai. Praktiski mūsu cehā nav neizmantojamu atkritumu. Pārstrādes procesā izmantotais ūdens tiek attīrīts gan mehāniski, gan bioloģiski. No broileru gaļas var izgatavot vairākus 10 dažādu ēdienu. Lūk, viena jauna recepte. Tagad es jums izstāstīšu tradicionālo ķekaviešu ēdienu, ko rot no vistas. Tā ir vistas dabīgā rolāde. Ņemam vistu un griežam. No kauliem atkaulojam gaļu. Tagad, kad ir kauli izņemti cālim, tad mēs paņemam gaļu, izdauzam, iepiparojam gaļu, iesālam ar ķiplociņiem, var arī ar ķimenītēm, tas pēc gaumas lietas. Pēc tam ietinam, satinam rolādi, pēc tam marlītē un vēl ar diedziņu satinam stingrāk, lai būtu, un liekam vārīties sāls ūdenī. Rolādi vāram 1 stundu garšvielu ūdenī, pēc tam liek zem sloga. Tad rolādi gatava. Labu apetīti! Komisija Matildes Zeltiņas vadībā degustējot ēdienus,
nosaka broileru gaļas kvalitāti. Cienījamie komisija, šodien jūs vērtēšanai nododam dažus jaunumus. Piemēram, rolāde pildīta ar omleti, lūdzu pagaršojiet, mādziņas tomātu mērcītē ar marinētiem sīpoliem, lūdzu, un saldējā piedāvājam kremu ar putna pienu. Automašīnas ar Ķekavas firmas zīmi ikdienu piestāja pie 200 Rīgas veikaliem, kafejnīcām, ēdnīcām un restorāniem. Saņemt patērētāju atzinību, tas ir firmas gods. Lai transports varētu strādāt ar pulksteņu mehānismu precizitāti, radīt priekšnoteikumi, apkurināmas garāžas, mehāniskā darbnīca, degvielas uzpildes stacija. Fabrikas mierīgais darba ritms aizsākas noliktavā. Te valda precīzi uzskaiti un pedantiska kārtība. Motorizēto ķekaviešu rīcībā ir kooperatīvās garāžas, kur motori, tur ātrumi, sports. Jaunieši un zēni gan vairāk aizraujas ar hokeju, futbolu, šaušanu, velo un zemūdens sportu. Ķekavas ļaužu garajos draudzības maršrutos tautas deja ansamblis Zīle šogad ierakstīja 2000 gadus veco Taškentu un Samarkandu. Viesojoties mūsu zemē un aiz tās robežām, fabrikas pašdarbnieki atrod jaunus draugus. Un kā vienmēr sarunas par dzīvi sākas un beidzas ar sarunām par darbu. Mūsējiem ir ar ko lepoties. Ķekavas putnu fabrika ir viena no labākajām Padomju Savienībā. Savas krāsas un ritmus kopējā devumā iepina arī citi pašdarbnieki. Dziesmu, deju un citos tikpat sildenos karos ķekavieši gūši daudzas uzvaras. Kamēr tautas kora Daugavietes sievas un jaunietes atrodas kārtījā koncertā, Ķekavas kora vīriem radies iemesls skanīgai dziesmai. Šodien viņa biedram jubileja.
Siltākos vārdus un skaistākos ziedus sniedz Elga Auziņa, kultūras nama direktore. Tagad ir īstā reize noskaidrot, kā kaimiņiem šogad auguši mieži. Šī sanāksme ilga 30 minūtes, ne vairāk un ne mazāk, kā katru pirmdienu. Sākusies jauna darba diena, un darbs, vairojot firmas godu, turpinās. Viss, ko jūs redzējāt, ir radījuši ar savu darbu un izdomu mūsu cilvēki. Tāpēc arī nākotne būs atkarīga tikai no viņiem, no viņu gribas, no viņu ticības izvēlētai lietai, viņas patiesīgumam, un es ticu, ka tā būs.